Pateicoties konkursam par mūsu mājas dzīvniekiem, esam uzzinājuši, ka kaķenīte, kas kļuva par starposmu uzvarētāju, ir mūsu vecā paziņa. Un tagad mēs esam pie viņas ciemos. Karīna, aicinām tevi apmeklēt zoodārzu un pastāsti lūdzu, kā tas ir sanācis, ka mēs esam pazīstami jau gandrīz 16 gadus. Patiešām, kaķenīte ir ar savu vēsturi. 2000. gadā es strādāju Latvijas televīzijā, un man bija sapnis Korniša Reka šķirnes kaķis. Es tos redzēju žurnālā un biju patiesi sajūsmā. Tie eksotiski izskatās kā citplanētieši, un man ļoti gribējās šādu kaķi. Es toreiz biju jaunais reportieris un nevarēju tērēt tik daudz naudas, lai to nopirktu. Man sapnis šķita veltīga fantāzija. Un pēkšņi pēc pāris mēnešiem mana kolēģe Natālija Ābola teica, ir kāds, kurš vēlas paņemt Korniša Reku. Natālija toreiz ļoti daudz strādāja, un viņas kaķene visu laiku bija mājās viena. Es, protams, paņēmu Tuciju, un šī kaķene man ir kā sapņa simbols, mūsu saudabīgs talismans. Не можете кто-то пристроить у себя кошечку? Потому что у Натальи выяснилось, что она сильно загружена, и кошка все время одна. И я, конечно, взяла, и эта кошка для меня символ осуществившейся мечты. Такой наш талисман. Es vispār neiedomājos par to, kā mums viņa parādījās, jo viņa parādījās agrāk nekā tu, vai ne? Jā, tā ir. Mums bez Tucijas ir vēl 2 suņi, un kaut kā tā sanāca, ka katram mūsu dzīvniekam ir savs saimnieks. Tucija guļ kopā ar Karīnu. Viņa pieradusi, ka Karīna viņu baro, tāpēc vairāk pieķērusies Karīnai. Un modina mani uz skolu. Jā, Karīna pateica Tucijai, lai viņa mazliet agrāk modinātu, un Tucija tagad modina viņu agrāk. Tucija parādījās Oksanas mājā agrāk nekā suņi, un tā ir diezgan saspringta situācija. Kaķi ir vairāk neiecietīgi pret to ienaidniekiem nekā suņi. Suņi, piemēram, nepārāk apvainojas, ja kāds apēd viņu barību, bet kaķi reaģē ļoti sāpīgi. Tādēļ Tucijas bļodiņu bija jāliek augstāk, lai suņi nevarētu sasniegt. Kaķi ļoti sargā savu barību, un no protesta pat var atteikties izmantot ierādīto tualetes vietu. Vienmēr pastāv iespēja, ka suns un kaķis nevarēs sadzīvot vienā mājā, un par to ir jādomā jau iepriekš. Kaķene ir solīdā vecumā, viņai jau pāri par 15 gadiem, bet viņa joprojām ir aktīva, jo Tucija dzīvo ar suņiem, un suņi neļauj viņai būt sliktā tonusā. Karīna, tu ar Tuciju spēlējies? Viņai patīk rotaļu spēlītes. Viņai, protams, jau ne tā kā agrāk ļoti patīk spēlēties. Piemēram, atrod plastmasas maisiņu uz grīdas un sāk rosīties. Ja kaķus labi un pareizi baro, ja viņi neizcieš stresu, ja uzrauga veterinārārsts un dzīvnieki saņem pietiekami daudz mīlestības un glāstu, tad viņi var ļoti ilgu laiku priecēt jūs un jūsu ģimeni. Kaķis šādos ideālos mājas apstākļos var nodzīvot 20 gadus vai pat ilgāk. Starp citu, kastrēti mājdzīvnieki dzīvo par 2 līdz 4 gadiem ilgāk. Mājas kaķa mūža garuma rekords ir 36 gadi. Salīdzinājumā ielas kaķis dzīvo vidēji tikai 6 līdz 8 gadus. Tagad ir jau skaidrs, viņi izrāda savu neapmierinātību ar to, ka viņu nepalaiž. Tucija ir neatkarīga būtne. Viņu ir jāpalaiž brīvībā. Ļausim viņai iet uz savu silto vietu. Es gribu visiem novēlēt, paņemiet mājās kaķi. Lai gan viņi nav tikpat mīlīgi kā suņi, bet kaķis mājās, tas ir mājīgums. Es no savas puses varu ieteikt paņemt nevis 1 kaķi, bet 2, lai viņiem nav garlaicīgi, kad jūs esat darbā.